Labvakar, dārgie skatītāji! Kārtējs vakars klāt, Nāc TV. Un šovakar pie sevīm es esmu aicinājis sev, teikšu tā, sen labu draugu, Reini Reķi. Es domāju, ka tas ļoti daudz komentārus neprasa, jo viņš ir ne tikai mūzikas multimākslinieks, bet viņš arī ir dzīves multimākslinieks. Čau, Reini! Čau! Kā tu jūties? Es tagad labi, ir ok. Kā vienmēr, es vienmēr saku labi. Jā, tu esi, man liekas, viens no pozitīvākajiem cilvēkiem arī, kuru es zinu, jo bēdīgu man nav nācies tevi redzēt. Toši ne? Nē, es bēdīgi tevi neesmu redzējis. Pat arī konkursos, kuros varbūt tās tu neuzvarēji, tu arī tenī brīdī nebija bēdīgs. Es vienmēr smaidu. Sāksim ar to. Es zinu, ka lielākā daļa cilvēki praktiski zina, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, bet man vienmēr ir bijusi ļoti liela interese, kā jaunēklis, kurš ir uzaudzis dzīvoklī, ir iemīlējis tādus kārtīgus lauka darbus. Jo tu nodarbojies ar puķauģēšanu, tu nodarbojies ar dārzeņu audzēšanu. Kā to visu salikt kopā? Nu redz, tas viss bija tur tajā senajā tūkstošajā, kurā gadā, kad vienkārši tā, kad mana, pirmkārt, formula varbūt mana ir tā, kad esmu dzimis maijā, esmu dvīnis, 1809, kurā, jā. Un neminēšu skaitli, bet mana daba ir tāda, ka mana būtība, mans vārds Reinis, tas man nes jau to, ka man ir kaut kas jādara un jāstrādā. Un to visu savu dārzniecības štēlis esmu iemīlējis ap 10 gadu laikā. Un kas ir pats smieklīgākais, kad pirms tiem 10 gadiem es ar savu krītiņu bandu, kad laiņojām pa Cēsu ielām, arī notrāpījām kaut kur gar tām siltumnīcām, tad arī tur tika nejauši aizlietotas akmeņus uz tām siltumnīcām. Un tagad pats es tajā strādāju un esmu iekšā un audzējam puķis, darbojos ar to, audzējam gurķus, tomātus un esam viena no lielākajiem Latvijas audzētājiem gurķu un tomātiešu jomā dārziņu. Un nav jau tā, ka es esmu vienkārši iekāpis viņā iekšā un sācis to darīt, jo es sāku ar to, kad es kā vienmēr esmu teicis, ka mans rokas nebaidās paņemt lāpstu rokā un iegrūst viņu, teikšu, dubļos, ja? Un pēc tam ir tas viss elementāri izdarāms, tad viņas nomazgā, un tev viņas ir tīras. Un es sācu savu karjeru dārzniecībā ar to, kad es esmu pat ravējis dobes, ka man ir parādīta Otreku siltumnīca. Tur, piemēram, augi, man tā liekas, es pareizi atceros, bija vasaras augi, un tās, man tā liekas, bija pons etīs. Un man vienkārši bija tā, ka tur bija kaut kāds zālīts augus uz podiņiem, kā jau normāli kūdrā kaut kur gadās. Man bija tās jāizrāvē. Tad es kaut kādā sezonā esmu pļāvis zāli. Sēdējis uz traktorīša, braucis, nāk čomi klāt. Reini, kas ir sabiedriskās stundas? Es saku, nē, veči, tas mans darbs. Ielicis austiņu plējrītes, maika novilkt, tad es varēju maiku novilkt. Atļauties. Jo tagad gadi iet uz priekšu, skrien kā stirnas un nenāk apakaļ. Bet tas sīkums, un jā, zāli pļāvis esam arī ļoti daudz. Man prieks ir braukāt pa Cēsim ar mašīnu vai iet pastaigāties savu ģimeni un skatīties savus darbus, ko tieši apzaļumošanā esmu veicis, kad tas pats Cēsu māja parks skaistais ir mūsu veidots, kur arī savu roku un tieši darba roku es pielicis, un arī viens no Cēsu bērndārziem ir mūsu apzaļumots, arī tādas lietas es darīšu. Un tad lēnām es nācu, kāpu un nonācu līdz tam, kad es sāku strādāt kā noliktavas darbinieks un ar visiem tomātiem gurķiem un tā tālāk. Un dotajā brīdī esmu vairumtirdzniecības vadītājs uzņēmumam, tirgoju gan puķis, gan tos pašus tomātus un gurķīšus. Un cerams, ka jums garšos. Tad sanāk tā, ka praktiski tādā, ieejot tādā nepazīstamā vietā, nepazīstamā vidē, un domāt, ka te taču nebūs karjeras iespējas un izaugsmes, bet beigās tu esi izaudzis līdz
līdz ļoti lielai virsotnei. Jo, lai arī aizietu un izravētu tās puķis, kuras tu saki, kas tev sākumā bija jāizravē, lai tāpat kā augi, tāpat arī dārzeņi, viņi dzird. Viņi visu dzird. Viņi visu dzird. Viņiem arī vajadzīga ir mūzika un daudz kas kā ir arī izpētīts, kad, lai govīm būtu garšīgs piens, ir jāatskandina tieši tādu konkrētu mūziku. Kaut kur es esmu dzirdējis, ka tomāti augot ātrāk pie roka mūzikas. Man agronoms nelaiž iekšā roka mūziku. Un es tev gribēju paprasīt, lai kaut ko tādu uzsākt, tev tas darbs ir jāmīl jau kopš pirmās dienas. Jāmācās iemīlēt viņš kopš pirmās dienas, jo tu nevari iet, atkal viņš man liek tur ravēt kaut ko, atkal man liek to darīt. Kā tu sevi noskaņoji uz to? Jo es neticu, ka tas tagadējais tavs, es atļaušos viņu nosaukt par sapņu darbu, kad tanī brīdī viņš bija tavs sapņu darbs jau. Nu redz, tur tas stāsts jau ir tāds, kad, protams, kā jau visi studenti, lielākā daļa no studentiem meklē vasarā darbus, kur pastrādāt un tā tālāk. Un es jau agri sāku domāt par savu kabatu pats, lai man nebūtu jālūdz kādam nauda, vai tur aiziet uz diskotēku, vai ar čomiem izietu ārā un nopirkt mangali, padzerties. Tad es to sāku darīt ļoti ātri, un tad es iepazinos ar savu sievu. Grib netic, iepazināmies, jā. Un varbūt tā mīlestība pret to darbu radās caur sievu, jo viņa strādāja, viņa ir beigusi bulduru dārzkopību. Un tas ir, respektīvi, ģimenes uzņēmums, kur dotajā brīdī arī es strādāju. Un tad bija tā, ka man sieva tur strādāja. Un saprot, tad nebija tā, ka katram nebija savs darbs. Piemēram, es tur eju uz kaut kādu naktsmaiņu, kaut kādā, kur es tur strādāju. Ja. Pa dienu es guļu, viņi ir darbā, un mēs tur īsti nestiekamies. Varbūt tas bija tas stimuls, kā es to darbu iemīlēju caur savu sievu. Jo tad mēs bijām katru dienu kopā, mēs reizē gājām uz darbu, mēs reizē viņu beidzām, mēs varējām atļauties iziet kopā. Protams, tas viss notika tehnikuma laikā, kad es mācījos valsts prieku lauksaimniecības tehnikumā. Un tam visam paralēli arī ne tikai veidoju šo dārzniecības darbu un tur strādāju, bet arī paspēju vēl izveidot arī vēl kādu uzņēmumu tajā visā. Un ielīdu, tā teikt, izklaides biznesā un sāku darboties ar tādu lietu, ko sauc par paintballs. Un atvēru arī savu paintball parku Cēsīs. Un un tam visam, tas viss ir kaut kā kopā tīts, jo arī man ļoti nepatīk, ka cilvēks saka, ka nav darbs, nav kur strādāt un nav brīvu vakanču. Bet tad man ir jautājums, savukārt viņiem, piemēram, gribās pajautāt, cik es, piemēram, tajā brīdī zinu, cik es vērtēju savu darbu. Kāds būtu mans atalgojums no tā, no kā es esmu cēlies, no kā es esmu izaudzis par tām karjeras kāpnēm kāpjot. Un tad, ieraugot to čalu, kas sūdzās, ka nav darba, gribās pateikt, vecīt, tev arī nebūs viņa. Protams. Jo maini attieksmi, maini savu domāšanu un domā līdzi, ko tu dari. Jo redz, bieži vien Latvijā arī tie cilvēci, viņi ir tādi, ka viņš, es labāk sēžu mājās, ja es nevaru nopelnīt tādu un tādu algu. Tas ir. Bet vai tavs prāts tai algai, ko tu gribi nopelnīt, ir adekvāts? Tieši tā. Ja man ir jāsēž kā vagaram vēl tev blakus un jārāda pirkstu, dari to, dari šito. Ja nav galvas pleciem, tad arī nebūs darbs, jo iespēja ir daudz attīstīt, jo es savu privāto biznesu, kā es strādāju, pelnīju naudu, es kaut kādu pasākumu, kuras jau agrā jaunībā arī startēju, un kaut kā tā naudas aprite veidojās, bet es to naudu neaizgāju uz veikalu, nenopirku tur jaunākās kedas, jaunāko riteni, kaut kādu spēļu konsoli, kas ir pilnīgi bezjēdzīga laiks pavadīts pie TV. Es savu spēļu konsoli izmetīšu ārā. Bet iedomā pirms tam paspēlēt. Jo es no kādiem čomiem parasti uz kādu nedēļu paprastu un tad sēžu. tā ir baigā. Bet man interesē tikai viena spēle, Tekens. Jo man ir starp citu. 2 pults tevi? Man ir pat 3. Ideāli. Tas viss, ko tu tikko izstāstīji, tas ir
tas ir tāds, ko jebkurš katrs var ielaist pa vienu ausi un nelaist pa otru ārā. Jā. Šoreiz tam teicienam ir drusciņi savādāk nozīme. Bet par to es gribēju pajautāt tev par to, ka tu teici, ka es mācījos Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā. Jā. Tu nodarbojies ar, sauksim viņu tā, kā vienā vārdā to visu var nosaukt, ar ko tu nodarbojies, kas ir tā puķaudzētava un... Dārzkopība. Ar dārzkopību. Par ko tu mācījies tehnikumā? Es mācījos par... Tur jau arī bija labs stāsts. Es pabeidzu ļoti labi pamatskolu. Man viss bija kārtībā. Man bija vidēja atzīme, bija 7, ar kaut ko, gandrīz 8, cik es atceros. Nebija problēma, bišķi ar valodām, bet es eksāmenos kaut kas man notika un vienkārši nepaveicās. Un dēļ man eksāmena atzīmēm es netiku daudzās skolās iekšā. Un tad vienīgais variants bija Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, arī otrs ir tas, kad man, tomēr es esmu it kā pa gaisu, es skrienu piekdienas, sestdienas pasākumi, vadu viņus tur, lieku skaņu gaismu, spēlēju pats un tā tālāk. Bet tomēr man mājas ir ļoti mīļas un tuvas. Un es gribēju tuvāk mājām, un tad tas tehnikums bija ļoti laba lieta. Un es tiku iekšā, teiksim, automehāniķu kursā. Kas vecīt? Man bija tā, ka man rītīgi interesēja auto atslēdznieku darbs. Un, protams, ka nē. Un es gribēju tikt tā kā uz komercdarbību, jo jau agrā bērnībā es negribēju būt ugunsdzēsējs, negribēju būt kaut kāds pilots vai kaut kas. Es gribēju būt uzņēmējs, kuram ir labi darbinieki. Es tāds gribēju būt. Un arī saviem bērniem es dotajā brīdī arī mācu to, kad man sāks meita iet skolā ar 1. septembri, tad arī es arī rekomendēju citiem to nevis stāstīt bērnam, mācies, un tev būs labs darbs, ko tu viņam jau ieliec galvā, bet varbūt pagriezt to bišķi savādāk un pasaka, meita, mācies labi, lai tev būtu labi darbinieki. Un tas būtu pareizākais teiks, kā bērniem to mācīt, jo bērns uzņem visu, un viņš arī no tā zemapziņas arī kaut kur aiziet. Un tad nomācījos nepilnu gadu auto atslēdznieku kursā, un visu laiku mēģināju pāriet uz komercdarbību, un tad man restīvi pēc gada tas sanāca, bet bija jāsāk vēlreiz no sākuma. Un tad 4 gadu vietā es nomācījos 5 gadus. Un kopā tas sanāk vienkārši, kad es skaitos, kas tad es skaitos? Es skaitos komercdarbinieks ar uzņēmējdarbību lauksaimniecībā. Baigs smalks skanē. Tas ir, jā. Tas drosmīgi garš. Pamēģini to ātri pateikt. Nē, es nemēģināšu. Es nesen lasīju vienu rakstu, kas ir par tādām, par ģimeniskām attiecībām. Tas ir, kādas attiecības ir vecākiem ar bērniem. Tu ieminējies par to, ka varbūt tu šoreiz neliksi meitai teikt, kad klausies, ej mācies uz skolu un mācies labi, jo tad tev būs labs darbs. Bet tu to pagriez otrādāk. Vai tu arī būtu tas pats cilvēks, kurš nevis teiks piemēru, bet parādīs piemēru? Jo pa lielam tu esi viņai tagad jau piemērs. Jo, kad viņi nonāks līdz tādam vecumam un sapratīs to, ko tu esi izdarījis un kā tu līdz tam esi nokļuvis, tas tev nenotika vienā dienā. Jo kā piemērs tu esi liels. Ir daudz cilvēku, kas nosauc to savu, kas pasaka piemēru, bet pats to nedara. Jā. Man ir tā, ka es arī meitai, ka mēs runājam par kaut kādām lietām, viņa, protams, jau liela pieaugusi sāk palikt, un viņai sāk interesēt daudz lietas, ir daudz jautājumu, uz kuriem ir jāveido un jārada kaut kāda atbilde. Un, protams, man ir ļoti viegli, es viņai stāstu iz sevis. Es nestāstu tur Jānim, Pēterim, pasties, kā viņam ir, tev arī tā būs. Es stāstu, kā man ir. Un varbūt nedaudz čut pieliekot klāt, viņai iedodu vēl tādu, kad, redz, tētim ir, un pēc tam arī tas nāk apakaļ, jo viņa, es nezinu, es neesmu dzirdējis vēl, kurš bērns krājot kraiksīti. Es drīkst pajautāt jautājumu tev. Ja tev, pieņemsim, iedomājas, tev ir bērns. Piesim puika, jā? Un viņš krāja kraiksītē naudu, kam viņš krās? Pirmais, kam viņš varētu krāt? Kādai kārotai sirds lietai, es domāju.
Nu, piemēram, kaut kādai tur saldumiem, tur varbūt, nezinu, kādai mantai. Nu, iespējams, ka mantai, Man meita, piemēram, sakrāja pats sev gultai. Viņa nopērk gultu sev, kādu viņa grib. Nu tā, kad arī pēc tam arī vēl kaut kādas lietas, ko viņa krāja nākamais, tās nav kaut kāds mants vai kaut kas tāds. Jā, viņi nopērk sev kaut kādu mazu tur nieciņu, tur tagad ir SpongeBobs un kvadrāta bikses, ja? Un to viņai tur vajag, un protams, nu, to arī viņi nopērk sev, bet arī nav tā, ka es bērnam aizliedz lietas, bet es viņai kaut kādā veidā mēģinu to pagriezt bišķi savādāk, nevis, jo bērnam arī nedrīkst visu laiku teikt, nē. Protams, jā. Ir jāsaka arī jā. Kaut kādā veidā arī jā, tas viss ir jāpagriež tā, lai viņai būtu, viņa nepaliktu bēdīga, bet viņa aizdomātos un viņai tas radītu interesi. Negribu iet strādāt uz bērndārs par audzinātāju? Es esmu bijis daudzās skolās, gājis ar bērniem runāt, vienkārši kā uzņēmējs, kā mūziķis un tā tālāk. Tas man patīk, to es labprāt izdaru, man patīk ar bērniem parunāt, bet vecīt, es ātri paliktu sirms un man tā liekas sajukt prātā, jo es cepuru nostāju meitenēm, kas strādā bērndārzos un viņām ir ap 20 bērniem, kas ir vienkārši jāsavāc kopā, jo kāds no tiem bērniem ir personība, katram ir savs raksturs un izdarības, un arī, protams, vecākiem pēc tam ir sirvi mati, kas nāk no tā dārziņā ārā mūsu 21. gadsimtā. Man bija drusciņi savādāk, jo par cik es pasniedzu dejošanu, un tur vecāki nespieda savus bērnus iet uz to dejošanu, bet tie bērni nāca pie viņi gribēja dejot, jo tas bija kaut kas tāds drusciņi savādāks nekā, varbūt tās tautiskās dejas. Labi, Reini, tas, ko tu tikko pastāstīji, tā ir, es domāju, nenopērkama informācija, tādā pat arī vairāk kā dzīves sastāvdaļa, es viņu nosaukšu tā, jo, es nezinu, es varētu cepuru tavā priekšā noņemt nost. Tikai tagad pasaki, kur tu vēl atrodi vietu mūzikai? Tev ir ģimene, tev ir darbi. Jā. Tev ir meita, kas ir jāizaudzina. 2 meitas. Un tu spēlē vēl mūziku. Un spēlē viņu diezgan aktīvi. Sākot ar Zelta talantu finālu. Jā. Līdz šai dienai mēs tevi pat internetu vidē tevi var atrast jau pēc vārdu un uzvārdu. Un es domāju, ka ne tikai Latvijā vairs tu esi populārs, bet arī ārpus Latvijas robežām. Kaut kur lēnām izēja, ar to mūziku ir tā, ka īstenībā vislielākā neatņemamā sastāvdaļa manā dzīvē ir mūzika. Jo kopš agras bērnības jau es esmu saisties ar mūziku. Man mamma un tēvs ir bijuši vietējie lokālie pasākumu vadītāji DJ un vadījuši tematiskos pasākumus, kas īstenībā ir ļoti interesanti. Tas ir atkal tāda attiecīga tēma, varbūt citai reizei. Bet jā, es esmu arī gājis mūzikas skolā un pašiniciatīvas pēc. Tā kā mūzikas skolā es mācījos tieši citēju klasē un... Pārformulē šito te. Tā viņi sauc, sitamo instrumentu klasē. Es runāju, es runāju mūziķu žargonā, sitēju klasē, tas nav tādā nozīmē. Sitamo instrumentu klasē, un tur es mācījos marimbu. Un tad, bija kaut kāds periods, kurš spēlēja ļoti daudzās grupās kā bundzinieks, tās bija smagās mūzikas, jaunības mūzika. Un, protams, arī vēl joprojām man tā mūzika arī tīk, un man patīk visi mūzikas stils, arī klausos simfonisko mūziku, tā teikt, akadēmisko un tā tālāk. Un tad bija viens periods, kad es varbūt pat uzkāpu arī pa tām karjeras kāpnēm, es apmēram 5 vai 6 gadus vispār nespēlēju. Es biju nolicis visu malā, beidzis mūzikas skolu, visu man neko nevajag. Bet es zināju, ka es pēc atgriezīšos. Un es atgriezos, nepateikšu, kurā, tas restīvi bija tiem talantiem, jā. Jo nedēļu pirms konkursa es sāku spēlēt bungas atkal. Ja es aizbraucu pieteikt, es domāju, nepaņems, kas tur ir uzspēlēt, Tev ritms ir, katra roka dara kaut ko citu, un tu vari močīt. Un, un tā es lēnām atsāku spēlēt, tad es nospēlēju vienā tādā ballīšu grupā savu laiku, un dotajā brīdī mums ir
esam sanākuši kopā ar Miku Dukuru, spēlēju kopā ar viņu, viņš kopā ar mani. Visi kopā mēs tur spēlējam. Jūs jau tur esat vairāki. Mēs esam, 3, 4. Es, Miks Dukurs, Edijs Dukurs un Aigars Māls. Un tad ir tā, ka mēs esam uztaisījuši sanākuši kopā jau ar Miku, jo man ir pamatskolas laikā jau saikni. Kaut kur mēs esam gājuši tā kā kopā, tā kā pašījušies kopā un tā tālāk līk ločiem. Un tagad mēs, intensīvi spēlējam. Un, protams, arī man patīk, es neesmu aizmirsis par tiem cilvēkiem, kas ir atbalstījuši mani kaut kādos zelta talantos un tā. Un ik pa reizē es kaut ko gribu pateikt viņiem paldies caur savu kādu bungu performanci vai kādu video, ko es varbūt publicēju. Kā arī, piemēram, man bija uz Ziemassvētkiem viens apsveikums visiem maniem draugiem, maniem sekotājiem, kas man seko kaut kā Twitterī, Instagramā un Facebookā. Nākamo es visiem pateicu, bet apsveicu viņus Valentīna dienā ar vienu sirsnīgu jauku video, kuru, protams, arī nevienā brīdī es neesmu teicis, ka tas kaut kas būtu fenomenāls mans izdomāts, bet tikai ar domu tādu, kad man patīk trakas lietas. Un es izdomāju, kāpēc man arī to neizdarīt? Jo es no viņu vienkārši smēlos to mūzu varbūt, to, ka to var izdarīt. Un tas ir tas, kas, piemēram, jebkuram bundziniekam, tu jebkur arī sēžot mēs šeit pie tevis studijā, te ir tik daudz lietas, no kurām mēs varam uztaisīt bītiņu kaut kādu ritmu. Divatā varbūt ir pagrūtāk, bet ir daudzas lietas. Un vienkārši ir cilvēki, kas to baigā ātri uzķer un tā. Tāpēc es domāju, ka mēs arī pamēģināsim, bet tu zini, ka es esmu, man mūzika ir pilnīgi kaut kā. Bet tas ir jocīgi, jo tu biji deju skolotājs. Es nesaprotu, kāds nāks. Kāds tā, nāks, ko? Tagad tev būs raidījums tāda. Ok, labi. Jo man bija tā, ka, kāpēc es saku, arī dejošanas skolotājs, es ļoti daudz pie tā strādāju, un es devu tikai tālāk, kad es pats biju sevi nostrādinājis tik tālu, kad man tas sanāk. Es nekad nedevu, es pārliecinājos pie kāda, vai ir pareizi. Viņš pateica, jā, kad viss ir kārtībā, kad ar mūziku viss iet kopā. Un tad arī, kad tautiskās dejas es dejoju. Visi klausījās mūziku. Tāpēc jau tev ir tāda stāja, vecīt. Es skaitīju. Tu esi brīvs? Nē, jau man vienkārši, zin kā, meitenēm varbūt pēc tam. Mums jau pirmajā raidījumā pateica, ka es esmu brīvs un teica, ka man ir tā kā... Ok, tad meitenes, jā, jūs saprotiet. Jo, es skaitīju. Labi. Joks liksim pie malas. Čau. Tas ir ūdens skatītāji. Tīrs balts ūdentiņš. Jā. Pateikšu uzreiz, es tev arī atbalstīju zelta talantos. Jā. Tagad tev ir iespēja man pateikties ar mazu mūzikas uzvedumu, kurā tu iesaistīsi arī mani. Nē. Nesam tā bišķiņ kaut ko uz galdu uzlikuši. Šī tā kā tojās lieldienas, oliņas. Viņas grab un arī ir tā, ka viņi saucās šeikrīši. Ir, piemēram, mīkstāks. Ir skaļāks, varbūt bišķi rupjāks. Un tie ir visi restīvi skatoties pēc mūzikas, kur tu viņu ieliec, kas kur kā. Un es vienkārši tagad tā grabinu, domāju, kur tu viņu varētu likt. Tas priekš manī šeit arī kāds šeikarīs, ko tu vienkārši mūzikā, citreiz pat sēžot mājā pie uguns, kur ar draugiem tagad vasaras sašļiks nāk, pie uguns, kura dziesmas dziedot, var vienkārši iedot ritmiņu, ja? Man liekas, ka tas apriekš manīm ir pasarīt. Un tad ir, es domāju, ka tas būs šīreiz būs tavējs. Vienkārši tas ir govis zvans, viņus sauc kolbels, kas ir ļoti bieži, ja tu dzirdi šo ritmu, tu bieži vien esi dzirdējis, viņi izmanto funk mūzikā, taisnītē, kas iedod vienkārši grūvu. Un tad es domāju, ka tu arī varētu šādā te veidā vienkārši to darbināt. Es ceru, ka mēs noķersim to ritmu, jā. Jā, tu viņu pat vari vairāk paņemt to vālīt, tā kā tuvāk, lai viņš nav tik, varbūt tik skaļš. Un man viņš ir jātur tā plaukstā un... Jā.
sitīšu ar kāju līdzi, jā. Jā, jo tas arī kā ritms. Jo tu vēl vari. Baigi grūti. Nē, priekš manīm tas ir baigi grūti. Okay. Bet, protams, tas ir, ar kuru tev ir jāstrādā katru dienu, lai attīstītos. Tādam kā man. Jo tev, es domāju, tu sēdies pie jebkura instrumenta, un viņš lasa tevi, un tu lasi viņu. Jā, dotajā brīdī es arī esmu kaut kādā, es nezinu, kāpēc es aizgājis bišķi kā uz rakstīšanas pusi. Es esmu pat, es esmu sarakstījis savus 4 dziesmas, kuras pats esmu iespēlējis ģitāru, es pats iespēlēju bungas, es pats iespēlēju basģitāru, tēmu, un arī, protams, klavieres. Klavieres arī, tu pieeja, apsēdies, nikā es baigi nav tā, ka es tās notas pazīstu. Mūzikas skolā es esmu gājis, gammu zinu, 8 notas, no do līdz do. Tā, jā, un kaut kā visu laiku mēģinu, jo tas, mūzika tā ir sirds lieta, un tā, es saku, ir pēdējā sastāvdaļa, no kuras vispār dzīvē varētu atteikties. Tā ir, nē. Uzbungo vēl. Vēl, jā? Vēl bišķiņ. Vēl bišķiņ. Tādu, tā. Šitā. Jā. Palīdz ar kāju, jā. Labais. Reini, man ir šausmīgs prieks, ka tu esi atnācis pie manīm, un kad mēs parunājāmies, par visu. Daudz mazos vilcienos mēs izrunājām par tādām lietām, varbūt tās, par kurām ikdienā daudz nerunā, bet man bija tā izdevība jāizmanto, jo zinot tevi kā personību, jo es tevi nepazīstu 1. gadu, es tevi pazīstu ilgāk, un tāpat es esmu par tevīm daudz dzirdējis. Uz atvedām skatītāji mēs nospēlēsim viņa, tas bija Valentīna dienas apsveikums. Valentīna dienas. Mēs palaidīsim Valentīna dienas apsveikumu, kurš es domāju, priekš latviešu puišs, kurš ir nācis no dzīvokļa, iemīlējis lauku dzīvi, būdams mūziķis, ar savu garo skolas beigšanas nosaukumu profesiju. Viņš ir izstrādājis unikālu darbu. Tas, kā tu arī teici, ka tas nav tavs pašizdomāts darbs. Tas nav mans, jā. Jā, bet tas ir, tu esi smēlies, bet pirmkārt jau uzdrīkstēties kaut ko tādu darīt un nekautrēties un ziniet, būt dvīnim laikam tā ir. Ja viens mēģina tā kā pateikt, ai, nē, man jau nesanāks, tad otrs ir tas, kas tev vienkārši, stum, tu ko? Man pēc horoskopa kā jaunavai, laikam, man ir ļoti daudz pie tā jāpiestrādā. Ja starp citu ātri vēl atkāpīt maziņš tāds, man citreiz pa fikso, ka cilvēki man prasa, ko tu dari? Tad es smejoties varu izstāstīt ātri vienā teikumā tā. Ja piesim, otājot iedomājies, tu esi kāda kompānija liela. Jā. Tad ir tā, ka tu pa dienu atnāks pie manīm, nopirksi manu ražoto produkciju gurķi, tomātus un puķis. Pēc tam tavai kompānijai būs vakarā izklaide pēcpusdienā. Viņi atnāks pie manis uzspēlēt paintballu, viņi uzšaus ar lokiem, viņi uzšaus ar paintballu markerīšiem un izbaudīs visu, ko piedāvā, jo mēs būsim viesnamā Rakši. Jā. Un pēc tam to ar savu kompāniju Rakšos gribēs nosvinēt vakaru. Un tad es aizbraukšu pie tevis, uzlikšu skaņu gaismu, nospēlēšu bungas ar visu savu blici. Tāda ir man ikdiena. Malacis un vēlreiz malacis. Un es tev, protams, novēlu visu to labāko un tikai uz augšu un turpināt to, ko tu dari, jo man tā liekas, ka tas arī ir tavs, ne motors, bet tāds dzīves stimuls, kad tu to vari un pirmkārt jau tas ir, ka tu nekautrējies no tā, un tas jau ir šausmīgi daudz. Jā, jo to visu var saku, ko es visu daru, ja kādam tas kaut kā interesē, tad to saku, visi sociālai tīkli ir vaļā, un Twitters, Instagrams, Facebooks, visur var redzēt. Iespējas katrā ziņā ir daudz. Jā. Paldies, Reini! Lūdzu, paldies, ka Man bija liels prieks ar tevīm parunāties. Paldies, dārgie skatītāji, kad bijāt šovakar kopā ar mums ar Reini. Paklausījāties, par ko mēs runājam.
un tad vēlreiz, lai iet Valentīna dienas apsveikums, bet tas būs, teiksim, tāds pavasara apsveikums. Jā, tad vienkārši pēdējās minūtes jāslēdz nos, lai neredz Happy Valentīna dienu. Jā. Tad skatāmies video, uz redzēšanos un līdz nākošam raidījumam. Paldies! Čau! Čau.